atnāca pie sievas, atņēma viņai tiesības uz viņas ķermeni un atdeva tās viņas vīram. Tagad tev pieder viņas ķermenis. Kādēļ Dievs atdeva vīram viņa sievas ķermeni un sievai viņas vīra ķermeni? Atbilde: viņiem tas ir nepieciešams, jo viņos ir Dieva dota tieksme pēc seksuāla apmierinājuma. Kas notiek tad, ja viņa negrib, jo viņas miesa ir nogurusi, bet manējā nav? Kas notiek? Tas teikts šajā pantā. Man nav noteikšanas pār šo ķermeni. Man nav noteikšanas pār šo ķermeni. Tas ir manas sievas priekam un apmierinājumam. Jūsu ķermenis ir jūsu vīra priekam un apmierinājumam. Kā ir tad, ja jūsu vīrs vai sieva grib daudz seksa? Labi. Labi. Tam nav nozīmes. Jums un man, pamatojoties uz Bībeli, ir pienākums būt mīlošiem, apmierināt jūsu sievas vai vīra seksuālās vajadzības tik lielā mērā, tik bieži vai arī tik reti, kā šī persona vēlas. Tādēļ, ka jūsu ķermeni Dievs ir atdevis jūsu vīra vai sievas rīcībā. Nav noteikšanas. Nav tiesību. Ja viņa izsaka vēlēšanos gūt seksuālu apmierinājumu, tad atbilde ir jā, protams. Ja viņš izsaka šādu vēlēšanos, jā, protams. Mēs izturamies pret savu ķermeni tā, it kā tas piederētu mums. Pēc Dieva domām tā tas nav. Šis ir viņa, Dieva ķermenis, un viņš man saka, ka tas pieder arī manai sievai. Un tas ir viņas priekam un apmierinājumam. Vai tas ir skaidrs? Tas ir skaidrs. Piektais pants. Neatraujieties viens otram kā vien uz laiku pēc pašu vienošanās. Nākošais princips. Dievs norāda tikai vienu uz Bībeli balstītu iemeslu, lai nenodarbotos ar seksu. Tikai vienu. Vai zināt, kas tas ir? Pēc pašu vienošanās. Vai zināt, ko vārdi vienprātīga vienošanās nozīmē grieķu valodā? Tas nozīmē simfonija. Tas nozīmē, ka ir pilnīga vienprātīga vienošanās. Vīrs un sieva kopā pasaka, tagad šāda iemesla dēļ atturēsimies no seksa. Tas ir vienīgais iemesls, kādēļ es vai jūs varam atņemt savam laulātajam draugam šo prieku. Tādēļ es tev nemaz to neatņemu, jo arī tu to tagad negribi. Vārds atņemt šajā gadījumā nozīmē neizpildīt saistības. Tas nozīmē apzagt otru cilvēku. Nekad nesaki nē. Ja vien jūs abi neesat par to vienojušies, jo tad tas īstenībā nav nē. Kaut kas ļoti noderīgs ir 6. principā. Aplūkojiet Pāvila 1. vēstules korintiešiem 7. nodaļas 5. pantu. Neatraujieties viens otram, kā vien uz kādu laiku pēc pašu vienošanās, lai atrastu laiku Dieva lūgšanai, un tad turieties atkal kopā. Kā jūs varat atkal turēties kopā? Jūs atkal nodarbojieties ar seksu, jūs pārtraucāt, jūs abi, lai arī kāds būtu iemesls, par to vienojāties, bet tad atkal turieties kopā un atkal nodarbojieties ar seksu. Kāpēc? Lai Sātans jūs nekārdinātu jūsu nesavaldības dēļ. Šeit ir šī fragmenta pēdējais princips.
Dievs brīdina par nevajadzīgu un Sātana izraisītu seksuālu kārdinājumu, ja seks tiek noliegts. Lai Sātans jūs nekārdinātu. Viņš jūs kārdinās, jo jums seks ir nepieciešams. Ja šīs vajadzības netiek apmierinātas attiecībās ar cilvēku, ar kuru apprecējāties, tad viņš par to zina. Jūs to zināt. Un viņš jūs kārdinās. Viņš jūs kārdinās. Tas nav nepieciešams. Turieties kopā. Tad nebūs ko kārdināt. Vai cilvēkā ir dabisks kārdinājums? Jā, protams, ka ir. Bet ir arī kārdinājums, kas nāk no Sātana. Ja jūs tik ilgi noliedzat viens otra seksuālās vajadzības, ka jūsu seksuālās vajadzības netiek apmierinātas, tad tas sāk kaitināt un radīt neapmierinājumu, un tad iesaistās Sātans. Tas viss nav nepieciešams. Cilvēks, kas noliedz sava laulātā drauga seksuālās tieksmes, panāk to, ka tas tiek kārdināts. Ja kāda cilvēka sieva vēlas seksu, bet viņš uz viņu dusmojas un nolem atriepties, atsakoties no seksa ar viņu, ja viņa sirds nocietinās un paiet dienas un nedēļas, tad sievietei parādīsies nedabiski kārdinājumi. Unnormal temptations. Bībele ir ļoti skaidra. Pirmais veids, kā izvairīties no seksuālas amoralitātes, ir brīnišķīgs seks ar savu laulāto draugu tik bieži, cik bieži jūs vēlaties. Bet kā ar mani? Ko man darīt ar savām seksuālajām tieksmēm? Vai lai es viņai to pasaku? Vai lai lieku viņai pašai to saprast? Ko man darīt ar to, kā Dievs ir mani radījis un kā Dievs ir tevi radījis? Ko man darīt kā saņemošajai pusē? Vai man atturēties? Kas jums būtu jādara? Priecājos, ka to pajautājāt. Bībelē ir skaidra atbilde. Tā ir Pāvila 1. vēstules Tesaloniķiešiem 4. nodaļas 3. pantā. Jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības. Ziniet, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni, kas nepazīst Dievu. Nevienam nebūs savam brālim pārdarīt, vai to izmantot kādā lietā, jo tas kungs ir atriebējis visās šīs lietās, kā mēs jums to jau agrāk esam teikuši un apliecinājuši. Jo Dievs mūs nav aicinājis nešķīstībai, bet svētdzīvei. Tātad, kas to nicina, tas nenicina cilvēku, bet Dievu, to pašu, kas jums sirdīs devis savu svēto garu. Izlasiet 3. pantu, jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Kam tiek pielīdzināts manas dzīves svētums? Mana dzīve, lai ir svēta tādā nozīmē, ka man ir jāturas no netiklības, seksuālas amoralitātes. Es to pārtraucu. Pirmais princips. Tā ir Dieva griba, lai nekad nebūtu seks ārpus laulības, nekādā laikā un ne ar vienu. Tas ir mans pienākums. Otrais princips. Mans pienākums ir vienmēr atturēties no amorāla kārdinājuma. Ir teikts, atturieties no netiklības. Tas ir valodā. Tas nozīmē atturēt sevi no seksuāla kārdinājuma.
Atturēšanās ir mana